Reku, Hanna brauc ar savu jauno velosipēdu. Un kā jūs domājat, kā mēs tikām pie tā velosipēda tieši tā izmēra, kādu viņai vajadzēja? Mēs izmantojām jauno dāvināšanas portālu time2wish.com. Tā ir jauna vietne, ko izveidojas latvieši speciāli dāvanām. Tas ir paredzēts tādām situācijām, kad tu nezini, ko uzdāvināt savai sievai, saviem draugiem, radiem, kolēģiem. Tā ir vieta, kur viņi var aizpildīt savu dāvanu sarakstu un norādīt precīzi, ko viņi grib, ielikt saiti uz noteikto mājaslapu, un tev nav jāmin kāds izmērs, kāda krāsa un tā tālāk. Tas atvieglo dāvināšanu par 100%. Ja es gribu sev, lai man uzdāvina longboarda dēli, bet tu taču nezinās, kādu izmēru, kādus riteņus, kādus gultņus, tad es varu ievadīt tieši tādu dēli, kādu es gribu, lai man uzdāvina, un saglabāt to savā profilā. Tātad tu vari uzdāvināt savai sievai tieši to, ko viņa gribēja. Tu vari ielikt savam bērnam dāvanas, ka tu vai dzimšanas dienu nosūtīt radījuma sarakstu, viņi redzēs gan kur nopirkt, gan cik maksā, gan kura krāsa, kurš izmērs. Nu, taču visi nevar izsekot līdzi, cik liels tavs bērns ir. Tas ir miljons iespēja, kā izmantot šos sarakstus. Tos var izmantot arī labdarības dažādas organizācijas, kā piemēram suņu patvērsums, ka jums vajag suņu pārtiku, bet jums vajag tieši šādu pārtiku, vai jums vajag tur deķīt, tieši šādu deķīt. Cilvēki var piepildīt jūsu sapņus, apdāvināt jūs ar tām dāvanām, kuras tieši tu gribi. Ir vēl viena tāda feature iekšā, ka ir arī slēgtās grupas, kur, piemēram, ir kāds pāris, kas nu pat ir iepazinies, un viņi var nošērot savā starpā, teiksim, kāda ir tavs apakšrodas izmērs, vai, piemēram, vēl labāk, kāds ir tavs gredzena izmērs. Ja nu čalis izdomā tev bildināt, un viņa pusgada būs slepeni jāuzzina tā informācija. Tagad ir iespēja caur Time2Wish to izdarīt. Uztaisīt savu sarakstiņu, ko tu gribi, kādas dāvanas tu gribi. Un viss šīs te problēmas atkrīt. Reģistrācija ir bez maksas, viss tas, ko tu dari lapā, ir bez maksas. Tikai nāc iekšā, reģistrē savas dāvanas, dalies citiem un saņem beidzot dāvināt tieši to, ko tu vēlies. Bet arī tu varēsi beidzot uzdāvināt saviem tuvākiem tieši to, ko viņi vēlās, un nebūs vairs jātur galvā veselu gadu. Kas bija tas, ko viņš man toreiz ballītē pateica, ko viņš grib? Nē, viss Time2Wish šo problēmu ir atrisinājis.